Pranamat eko ideja piedzima tajā laikā, kad pasaulē sākās ekonomiskā krīze. Par spīti tai mēs nolēmām radīt ko skaistu, ļoti kvalitatīvu, svarīgu cilvēku veselībai un saudzīgu pret planētu. Pirmie masāžas paklājiņi radās 2009. gadā. Īpašu uzmanību esam pievērsuši masāžas elementu izgatavošanai. Asie lotosiņi tagad ir Pranamat eko simbols. To asums ir perfekti sabalansēts, saudzīgs pret ādu, bet efektīvs masāžas laikā. Jau no paša sākuma mēs esam veltījuši daudz laika zero waste ražotnes izveidei. Te viss ir pārdomāts. Gan linu auduma sagriešana, gan kartona iepakojumu utilizācija. Esam pārgājuši uz granulu apkuri un tagad arī uz saules paneļiem. Mēs izmantojam tikai zaļo enerģiju. Es izbaudu darbu ar studentiem, kas ir izvēlējušies tīro matemātiku un kuri vēlas iedziļināties niansēs un izprast arī globālo ainu. Mani ļoti priecē redzēt mirdzošās studentu acis, viņiem pašiem pierādot teorēmas. Protams, mana ģimene man vienmēr ir pirmajā vietā, taču es nevaru dzīvot bez saviem darbiem. Ģimene un mani profesionālie mērķi dod man impulsu virzīties uz priekšu. Es lietoju Pranamat eko pirms miega, apmēram 4–5 reizes nedēļā. Tas man palīdz atslābināties pēc intensīvas dienas vai noņemt stresu. Jo Pranamat dziedē gan fiziski, gan emocionāli. Es lietoju Pranamat eko ikreiz, kad zinu, ka nepagūšu kārtīgi izgulēties, bet no rīta jājūtas atkal svaigai un spēcīgai. Varu droši teikt, ka Pranamat eko uzlabo manas ikdienas dzīves kvalitāti.